Dāmas un kungi, svarīgs brīdis. Saeimas deputāti atklāti piesaka jau kāru tautai Latvijā. Visiem tagad būs vajadzīgas oktas, arī tiem transporta līdzekļiem, kas mājās garažā, kas nav lietošanā, ar kuriem jūs nebraucat, kuri pa ziemu stāv, visiem motocikliem, visiem mopēdiem, visai tehnikai, respektīvi, būs vajadzīgas obligātās šīs te apdrošināšanas, jeb oktas, un to ir pieņēmuši 85 Saeimas deputāti, visi pārbīja, tai skaitā autoentuziasts Andris Kulbergs, kuram pašam tur kaut kādi motoklubi, kas tik te ne un mājās visādi randaļieti, bet nāk no miljonāru ģimenes, viņš varēs nomaksāt to visu, bet visiem pārējiem nabadzīgajiem parastajai tautai viss noņems visus drandaļietus nost, un tas ir tieši tas, ko Klaus Švābs saka līdz 30 gadam. Jums nekas nepiederēs, un visi būsiet laimīgi. Viņi ļoti labi zina, ko viņi dara. Tagad te tēlos, ka nejauši pieņēmām tā nobalsojām, nezinājām, kas tas pa likumu, kāds taču viņu izstrādāja. Izrādās Eiropas Savienības direktīva, kura nav obligāta, bet Latvija atkal pirmajās rindās ievieš un rāda priekšzīmi pārējām valstīm. Varat iedomāties. Un tagad viņi teiks, jā, mēs atcelsim, mēs jau tā nedomājām. Kulberg, ko tu nelasi, par ko tu balso? Ko tu nezini, kas tur notiek? Tu ar auto industriju esi saistīts, pats visus šos te zaļā kursa murgus un visu pārējo te gribu uzspiest, lai visi pērk jaunus elektroauto tikai. Tā kā nestāsti. Šādi te lūk jums deputāti, tā skaitā opozīcija visa nobalsojas par. Neatradās neviens Saeimā, kas nobalsotu pret šo te likumu, ka oktas tagad visiem obligātas. Tagad grib redzēt, kā viņi te atcels. Tāda vārdas sildīšana uzliek sākumā un pēc tam, mēs jau negribējām, mēs tik paskatījāmies, mēs tik patestējām. Muļķības. Lūdzu, reku visi redzami, 86 pār, viena tikai nebalsoja Viktorija nejaušības pēc. Mani sauc Rudolfs Brēmans, pievienojieties šim te profilam, ļoti sekosim līdzi. Mēs esam pret obligātajām oktām, mašīnām, kuras jūs ikdienā nelietojat. Kas tas pa murgu? Padalieties ar šo video un nosūtiet visiem pazīstamiem, lai visa Latvija uzzina.